Čauņš meitenes, es gribēju jums vairāk pastāstīt par savu revīziju acu ēnu plauktiņā, kas aizgāja jau tālāk, un es izmetu arī pāris lietas no pārējās dekoratīvās kosmētikas. Es gribēju padalīties, kāpēc es viņas izmetu un kāda ir kvalitāte šiem produktiem. Pirmais, ko es metu ārā, ir šis te pudrīts. Šis pudrīts bija saplīsis, viņas pēc vislabākām metodēm dabūju atpakaļ. Bet pirmkārt man absolūti nepatīk šis tonis. Viņš ir pārāk rozā priekš manas ādas un izskatās ļoti savādi. Un pārāk nepatīk arī, teiksim, kvalitāte. Tad es beidzot saņēmos un izmetu Calvin Klein ēnas, kuras man jau veselu mūžību, un to varēja just. Pēc tā, ka viņas tiešām ir sabojājušās, viņas koda man rokas ādā. Veselu kaudzi ar mēnām. Tad es izvēlējos izmest arī puderi, kurš man absolūti nepatika. Man nepatika, kā viņš dzīvojās uz manas sejas, man nepatika, kā viņš izceļ manas porus un faktiski absolūti nekam nederīgs pūderis. Metu ārā no slīka arī pigmentu. Kāpēc? Viņš man kairināja acis. Tonis ļoti skaists, bet nenormāli kairināts. Metu ārā arī Elizabeth Arden lūpu spīdumu. Dēļ toņa man kaut kā viņš nepārāk. Viņš man neiedzīvojās. Varbūt ar spīgumiņiem. Savā acu ēnu plauktā atradu kaut ko mūžīgi vecu, rulējumās acu ēnas no Pakos, pat nezinu, kad viņas pārdeva draugās. Kaut kad ļoti, ļoti sen arī nepārāk patika. Tad es metu ārā, daudziem noteikti būs cits viedoklis, bet Maybelline Color Tattoo acu ēnas, viņas pārāk grūti klājās. Es saprotu, ka ļoti laba noturība, man tiešām patika noturība, bet man nepatika, cik viņas grūti klājās. Kaut kas, ko es nopirku kaut kur, visdrīzāk drogās, par kaut kādiem 40 vai 50 centiem, dēļ toņa. Man patika tonis, bet acis kairināja. Liners, kas daudziem noteikti ļoti patīk, tas ir no Maybelline Gel Liners, viņš ir violetā krāsā. Varbūt dēļ krāsas viņš tik slikti un tik drausmīgi grūti pleķaini klājās, tā ka faktiski ļoti grūti pat uzklāt ar speciālu otiņu. Protams, viņš ir ļoti labi turās. Es jūtu, kā viņš turās uz acīm tā, ka pilnīgi nobērst grūti, bet tā klāšanās un tā pleķošanās nav forša. Katrīs šīs ēnas pigmentus pirkstiņā kā skaists, uz rociņas nekāds gandrīz. Un, ja klāju uz acīm, ar visu bāzi veido pleķus. Ļoti patīk tonis, bet šīs kaut kā nedara. To pašos attiecina arī uz šīm dzeltenajām Katrīs ēnām. Arī pigments, kurš kairināja man acis. Es pat viņam laikam uzdāvināju, tāpēc es neko īsti nevaru teikt par izcelsmu un cik tas maksāja. Bet metu ārā. Tad jau pie kaut kā pazīstamāka pie rimmela. Man ļoti patīk rimmels, bet ne šīs ēnas es nomocījos klājot viņu dēļ tā, kad viņas ir pleķainas. Kaut gan tonis ir ļoti skaists, bet klājās kā pleķi. Un, ja klāja pēc pamācības, tad izstās ļoti savādi, jo šis rozā tonis, kā izgaismotājs, izstās pārāk ekstrēmi kopā ar zilo un tumšu zilo. Metu ārā. Oficiāli pašas sliktākās acu ēnas, ko es pirku uz drogās, kuras nemaksāja, teiksim, centus. Pleķo, izstās briesmīgi, man absolūti nepatika. Es viņām mocījos, gribēju zilas ēnas, un arī dabūju absolūti bezjēdzīgākais pirkums. Neiesaku. Otrs bezjēdzīgākais pirkums no Yves Rocher, šis te konkrētais acu ēnu tonis izstās ļoti smuki, bet viņš absolūti neklājās. Viņš, manuprāt, pārāk dabīgs priekš acu ēnām, jo pigments ļoti tāds savāds, maigi izsakoties. Metu ārā. Elizabeth Arden lielā palete. Viņas ir kļuvušas vecas, un, kā redziet, es pārāk neesmu viņas lietojusi. Man kaut kā patika, laikam, šis te rozā kaut kad. Pirms 10 gadiem, viņai apmēram 10 gadi ir šai paletē. Un pārējos tonīšus īsti neesmu aizskārusi. Tāpēc, ja es kaut ko pērkat, tad pērkat tikai to, kas tiešām patīk. Un līdz galam visi tonīši patīk. Arī Elizabeth Arden, arī toņi divi.
it kā smuki, bet pārāk perlamutrīgi nepatika. Nelietoju un tāpēc metu ārā. Elizabeth Arden Kabuki tipa ota. Ļoti asa ota, ļoti nepatīkams, krāpēja seju. Neko ar viņu īsti nevar izdarīt, lai viņa būtu mīļāka, patīkamāka. Tāpēc metu ārā. Lūk, šī bija mana mazā revīzija acu ēnu plauktā. Es domāju, ka es kaut kādā brīdiņā vēl kaut ko izmetīšu, lai atbrīvotu vietu kaut kam tam, kas man patiešām līdz galam patīk. Ko es ceru, ka jums bija interesanti paskatīties kopā ar mani, kā un kāpēc es atbrīvoju savu acu ēnu plauktu. Un uz tikšanos nākamreiz. Čau!